Paldies, Vari. Un tad es sāku to, ka vakar es izgāju no tās zāles, un man bija 3 idejas, ko jums stāstīt. Šodien es nācu pār Vanšu tiltu, un nebija viens. Bet es apdomājos un kaut ko izdomāju. Un es runāšu vairāk nevis par ideju, bet par tādu manu pārliecību. Es mēģināšu saprast, kā sākt. Un tā pamatdoma ir par to, ko mēs Latvijā varētu darīt, ražot, izveidot, jo tas ir tas, ko es ikdienā nodarbojos. Un es nestāstīju par konkrētām lietām, ko mēs darām Latvijas Amniecības kamerā, Tehniskajā universitātē, vēl kaut kur, bet par pašu to stāstu. Tā sāka man ir tāda, ka Latvijas laikā, pirmajā brīvvalsts laikā bija ļoti liels sasniegumi šeit tautai. Bija mūsu dizainers Sants Cīrulis, bija nešķietāmas lietas, kas uzvarēja Eiropas dažādos konkursos, kas parādīja Latvijas tēlu, radīja viņu par kaut ko īpašu. Mēs bijām īpaši tauta. Padomju laikos mēs protestējot pret to iekārtu, kā tā bija pirms notiekumiem. Mums bija cilvēki, kas tajā protesta formā ielika to latvisko tieši tāpat kā Latvijas laikā. Tas bija streiču filmas, tas bija mans ziedojums. Tas bija neskatāmas lietas, kas to latvietību padarīja redzamu. Un tagad, kad mums atkal ir brīvība, mēs vienkārši ejam kaut kam pakaļ. Mēs atdarinām, mēs imitējam, un tas ir visu. Es rakstot dziesmu, es vienkārši daru to tā, kā to dara kaut kas, tāpēc, ka tā ir vieglāk. Un tās lietas, par kurām mums vajadzētu domāt, ka Latvijai nav to resursu, lai mēs kļūtu par mazo Ķīnu. Mēs nevaram dzīt savu valsti uz vidi, kurā mēs tikai ražosim lētāk. Tāpēc domājam visas tās idejas un visu to lietu, ko mēs varam piedāvāt, mums ir jāatrod tas latviskais, tas mūsu nacionālais produkts. Un tas skan varbūt kaut kā pēc radikāli, bet es tādu piemēru mēģināšu pateikt, ka kāpēc latviešu mūzika šobrīd tā populārā vai modernā mūzika, kāpēc viņa nav pasaulē atpazīstama? Tāpēc, ka mēs viņus atdarinām. Tāpēc, ka mēs darām to, ko viņi ir izdarījuši. Un pat ja mēs to darīsim angliski, viņiem tas nav vajadzīgs, jo mēs darām to, ko viņi ir izdarījuši. Un tas, ka mēs to darām lētāk, tas nav iemesls, lai mūs izvēlētos. Un tad varbūt cilvēkiem, kas par to interesējās, piemērs Derēs Sigurovs grupa, kas dzied islandiski, kam nav nekāda sakara ar angļu mūziku, kas būtībā dzied islāmas tautas mūziku, viņi ir pamanāmi, jo viņos ir tas īpašais, kas nav tiem angļiem, kas nav tiem vāciešiem, kas viņus uzrunā. Tagad tas ir viena lieta, ko es gribēju pastāstīt. Ja man ir laiks, tad es vēl ieskicējušu tās iespējas, kas jādara jauniešiem. Un es pats darbojos organizācijās, pats esmu gājis censties mainīt likuma projektus, kas būtu izdevīgi mazajiem ražotājiem, amatniekiem. Un es domāju, ja es zinu, vēl kāds 100 to darījuši, ka tas ir tā skriešana sienām. Bet jauniešiem es ieteiktu treniņa nolūkot, sāciet ar pašvaldībām, sāciet ar mazajām lietām, ejiet nevalstiskajās organizācijās, ne tikai jaunieši, pāraujiet to saiti, ka jūs tikai savā vidē. Vienkārši tās jauniešu lietas nesiet iekšā esošajās organizācijās, ejiet pie rūpniekiem, ejiet pie vienalga, kas ir jūsu sfēra. Un pierādiet, ka no jaunatnes nāk kaut kas viņus var interesēt, un lai viņi redz, ka te būs. Jo šajā situācijā, kamēr tā jauniešu vide šodien tikai koncentrēsies sevī, vai mēs redzam to atsauksmi šobrīd tiem politiķiem, kas sēž saimā no šī, tiešā veidā mēs neredzam. Jo viņi mūs ignorē. Un tas ir tik vienkārši. Es atsīšos, tad man vēl bija kāda ideja. Palielam, tā ir tā doma, ko es gribēju pateikt. Tas nav pesimisms, vienkārši meklējam veidus, kā sevi ienest arī tajā dzīvē, kurā patiesībā mums ir jābūt iekšā. Paldies! Tātad Ilze, Kākne pie mikrofona, un Rodijs Rododendrs gatavojās. Ilze.
Ilze ir izgājusi. Tad rodendris nāk. Rododendrs.